Labdien! Rīgā pulksteņš šobrīd rāda īsi pēc 1, un programmā 21. gadsimta latvietis aicina jūs kopā izsvērt, kur pasaulē mītošajiem latviešu bērniem ir laimīgāka bērnība. Latvijā, par spīti ekonomiskām likstām un sociālām problēmām vai svešumā, kur daudzas naudas lietas šķiet ir atrisinātas, bet saikne ar sev mīļo un saprotamo zemi ir tomēr diezgan attālināta. Ja varbūt laimīga bērnība nav saistīta ar vietu, kur tu atrodies, bet gan ar to sajūtu, ka tētis, mamma, brāļi, māsas, visi ir kopā. Šodien raidījumā. Šī ģimene ir pāri robežām. Tādā valstī es nevēlētos audzināt savus bērnus. Es nezinu, cik jābūt ienākumiem Latvijā, lai cilvēki varētu dzīvot. Lai katrs mazais bulgārs saņemtu bērnu pabalstu. Es viņai atļāvu un arī ieteicu labāk braukt. Šeit studijā ir žurnālists Ansis Bogustovs, esmu aicinājis migrācijas pētnieci Aju Luli, kura jau vairākus gadus seko, kā tā migrācija bērnus ietekmē, vai tā ir problēma. Labdien, Aija! Labdien, labdien! Vai tas ir nosaucams, par ko ir jāuztraucas valstī? Sāksim ar to, ka es nelietošu vārdu problēmu. Es migrāciju neuzskatu par problēmu. Un mums nepastarpināti pievienojas arī Pēteris. Mēs esam nolēmuši teikt tikai tik daudz, ka Pēters šobrīd mācās kādā mazā Latgales ciema vidusskolā, un šovakar, kad viņš pārnāks mājās, viņš kā vienmēr tur būs viens pats. Mammu jau vairāk kā gadu viņš satiek vairāk Skype'ā vai pa telefonu. Viņa strādā Vācijā. Pēteri, vai tiesa, ka tu pats aicināji mammu braukt prom un strādāt svešumā? Teiksim tā, mums bija saruna, un tajā laikā mamma kā prasīja atļauju vai kaut ko tam līdzīgi, kā to varētu nosaukt. Un jā, tajā sarunā es viņai atļāvu un arī ieteicu labāk braukt. Tu gribēji tikt prom no mammas, jo tu esi, cik es zinu, vidusskolnieks jau, vai tev gribējās sajust, ka mamma ir laimīga, jo ir nopelnījusi tik daudz naudas, cik viņai pietiek dzīvē? Visticamāk, jā, otrais variants, ka es vēlējos vairāk, lai viņa ir laimīgāka nekā es viens dzīvojot. Pēter, vai tava dzīve līdz ar to arī ir kļuvusi laimīgāka? Es zinu, ka tu nesen esi kļuvis par pieaugušu cilvēku, apsveicu, tev ir jau 18 gadi, bet vēl nesen tu skaitījies tā kā bērnības stadijā, vai tu jūties tad laimīgāks, kad mamma ir laimīgāka? Tas ir grūts jautājums. Protams, man bija prieks, ka visas ekonomiskās problēmas mums ģimenē bija, var teikt, atrisinātas, bet, protams, pastāvēja plusi un mīnusi dzīvojot vienam. Skait man pāris. Kā plusu es varu atzīmēt to, ka es esmu kļuvis daudz patstāvīgāks nekā dzīvojot ar mammu. Tad, ka viens dzīvojot, tevi neviens nerāja par taviem sliktajiem darbiem un stiķiem un nedarbiem, bet nav neviens arī, kas uzslavē tevi par tiem labajiem darbiem. Tā, ka tas audzina raksturu, un ka tev pašam ir jāskatās savus budžets un jāplāno, lai katru mēnesi to arī normāli paēst, nevis vienā dienā to naudu notērēt. Tu esi kļuvis ātri pieaudzis, bet, kad tu pārnāc mājās un, tas acu skatiens, viss tas, ko mēs asociējam ar to mātes mīlestību, tu viņu var saņemt tikai Skype'ā. Tas gan. Protams, ir skumīgāk, ka atnāc kādā tumšā ziemas vakarā un tev logā nav gaismas, un tu atnāc un tev viss jādara pašam. Un mazliet, teiksim tā, tad, kad ir tā tumšais laiks ziema, tad tas ir izteiktāk tā melanholija. Tieši kā tagad, vai ne? Īsti pirms Ziemassvētkiem. Vai Ziemassvētki jūs svinēsiet kopā, jūs satiksieties? Jā. Tu brauks pie mammas uz Vāciju? Jā, es braukšu pie viņas. Aha, Vācijā Ziemassvētku tirdziņš ir skaista lieta. Tagad novēlu tev to pieredzēt un lūdzu paliec ar mums kopā šeit raidījumā. Mēs tevi iesaistīsim arī vēlāk, Aija, vai šis ir nostīts sirdi plosošs stāsts vai ļoti tipisks šobrīd Latvijā? Daudz bērnu, kur nav piedzīvojuši bērnību. Manuprāt, Pēters stāsts nav ne sirdi plosošs, ne arī tipisks. Un vispār runāt par tipiskiem stāstiem unikāli cilvēku unikālās dzīvēs ir ļoti sarežģīti, bet mani patiešām aizkustināja Pēters stāsts līdzīgi, kā man aizkustina daudzo cilvēku stāstu, ar kuriem es pēdējos gadus esmu kopā dzīvojusi, būtībā pētot, bet man īpaši patika Pētera stāstā vairāk tāda aspekta par laimīgo bērnību un par tām iespējams viltus domām, kas mums šķieta, kur ir laimīgāka bērnība. Ievadā tu teici, un arī tā mazliet provokatīvi, vai tā ir laimīgāka šeit, vai tā ir laimīgāka tur. Bet Pētera gadījumā būtībā tas atrisinājums materiālajām lietām bija dzīvošanā starp, jo šī ģimene ir pāri robežām, jo tā ģimene jau nav izjukusi, mamma ir projām un dēls ir šeit, bet tikai šādi tās materiālās problēmas tika atrisinātas. No
acīm ārā no sirds prom, vai kaut kā tā skan šis teiciens, vai tā dzīvot ar 2 grāvjiem ir viegli, ilgi tā nevar uzturēties, vai šis fenomens kaut kādā mērā ietekmē? Tie nav 2 grāvji, un mūsdienās tomēr transporta un komunikācijas iespējas ir ārkārtīgi paplašinājušās, bet, protams, ka tā zinātniski sakot, transnacionālai dzīvei ir ļoti daudz grūtību, un bieži vien cilvēki, tas ir tik nozīmīgi šīs grūtības, ka viņi par to pat nevar izstāstīt. Tas ir ārkārtīgi emocionāli. Migrāciju pētot, tu īpaši pēdējos gadus esi pētījusi tieši ietekmi uz bērniem, un es saprotu latviešu bērniem, un tu pētīji abās pusēs, gan šeit Latvijā, gan svešumā mītošajiem, es saprotu, Anglijā pārsvarā. Ko tu secini? Tie bērni, līdzīgi kā Pēters šeit Latvijā, ir kļuvuši daudz pieaugušāki, vai viņi ir sasnieguši to laimes pakāpi, pēc kuras viņu vecāki ir tiekušies ekonomisku iemeslu dēļ? Jā, bērnu un bērnības pētījumi un migrācija caur bērnu acīm un ģimenes acīm, tas ir viens no atzariem manam pētījumam. Es pētu vairāk Latvijas ģimenes, kas ceļo starp Latviju un Lielbritāniju, bet es skatos arī citas valstis, un man ir vairākas metodas, kā es to daru, kā ģeogrāfi un arī antropoloģiskas metodas. Proti, es skatos, kas ir šīs laimīgās un priecīgās vietas, vai laimīgās un priecīgās laika telpas, kurās ģimenes satiekas un ir kopā. Un līdzīgi kā Pēters teica, ka viņi satiksies Ziemassvētkos un veidojas jau tāda atšķirīga, interesanta kultūra, ka mūsu ģimeniskums un kopā būšana, kad mēs beidzot sanākam, ir neatkarīgi no tās vietas, kur viņi būs. Vai mamma atbrauks šeit, vai Pēters brauks uz Vāciju, bet ģimene būs kopā svētkos. Un tas ir kā tāds enkurs, ko viņi ieliek, kad viņi ir kopā. Un šis laimes aspekts, ko es it kā sākumā pieteicu kā to provokāciju, vai tas ir vienīgais, pēc kā ir jāmēra šis sajūtu līmenis, vai bērns ir laimīgs? Tas it kā katram vecākam būtu tas svarīgākais, kā varētu to formulēt vienā vārdā. Vispār es tev lielā mērā piekrītu, ka laime varētu būt vienā ap tām radošajām salām, ap kuru mēs savas domas varētu kārtot, bet noteikti, ka visa ģimeņu ceļošanu, dzīvošana šķirti un atkal tikšanās ir tik sarežģīta un tik dziļi un fundamentāli aizskar ikvienu mūsu dzīves stīgu, ka to nevar tā vienkāršot reducēt vai tipizēt. Atvērtība pasaulē, ko iegūst ceļojot, ir laikam tas labais, ko iegūst. Tā atrautība no māju sajūtas, kur varbūt ir bijusi, un tad to ar saknēm tiec izrauts ārā, ir tā, ko it kā zaudē. Citi saka, ka bērniem tas ir tik viegli, atkal iesakņoties citur, un ka tur viņi tāpēc nav nelaimīgi, ka tā ir pieaugušo nelaime citreiz sajusties bez saknēm. Redzi, skatoties ģimenes kustībā, es varētu teikt, ka migrācija lielā mērā vispār ir stāsts par ģimenēm un par bērniem, kā angliski bieži saka, it's all about children. Vispār arī Latvijā viss šī ļoti, ļoti lielā un apjomīgā migrācija lielākoties tajā dziļajā stāstā ir par bērniem. Vai nu vecāki aizbrauc prom pelnīt, lai nodrošinātu labāku nākotni saviem bērniem, bet šis aspekts, ka bērniem ir vieglāk, tas ir ļoti izplatīts un, varētu teikt, normatīvs, ka bērni ir ļoti atjaunot spējīgi un ļoti dzīvīgi, ka viņi viegli iekļausies citā vidē un viņiem nebūs šī sentimentālā sajūta. Gan jā, gan nē. Bērni arī ļoti pārdzīvo draugu trūkumu un atrautību no skolas un no apkārtnes draugiem. Varbūt pavaicāsim Pēterim. Pēteri, kādēļ tu neizvēlējies braukt mammai līdzi, jo varbūt, ka Vācijā tu varētu iet tādā glaunākā skolā, pie reizes arī tā vācu valodas apguve un varbūt vēl citi labumi, kurus tu kā cilvēks noteikti būtu guvis Vācijā. Nu, kāpēc nē? Es vēlējos pabeigt vidusskolu Latvijā. Tas bija lielākais nosacījums, ko es vēlējos. Un, protams, es gribētu sevi saistīt ar Latviju, nevis Īriju vai Vāciju. Es vēlos iestāties Aizsardzības akadēmijā, un tā darba specifika ir diezgan savādāka. Klau, bet Vācijā arī ir Aizsardzības akadēmijas, un tu varētu uzdienēties par lielu nopietnu ģenerāli ar vācu zvaigznēm. Kāpēc tev ir svarīgi tad, tomēr... Droši vien šis ir tas latviešu patriotisms, vai kā viņi varētu nosaukt. Bet mamma tad nav patrioti, ja viņa aizbrauca? Nē, es neteiktu, ka viņa nav patriota, tādēļ, ka
no laba prāta viņi tur nebrauc. Ne jau ar prieku viņi brauca un rāž beidzot aizbraukšanu no tās Latvijas. Var cikot, tu nepārmet mammai aizbraukšanu, bet tu paliki pirmkārt šo sajūtu dēļ, ka tu gribi savu dzīvi piepildīt Latvijā. Jā, tā varētu teikt. Laimīga bērnība ir tas, ja vecāki var atļauties apmaksāt bērnam iztiku, modīgus apģērbus, galvenus datorspēles un viss tās izklaides. Vienmēr cikot, laimi bieži vien mēs tomēr mēram naudā. Un tas jau bieži ir viens no tiem iemesliem, kuru dēļ daudz izvēlas visu ģimeni pārcelt uz Īriju vai Angliju vai citur rietumos, kur sociālie maksājumi, ja ģimenē ir bērni, parasti ir tādā apmēram līmenī, kas ir vidējā alga Latvijā. Mana kolēģi Īrijā Ingūna Mieze atzina, ka tās ģimenes, kuras šobrīd Zaļajā salā dzīvo uz bērnu pabalstiem un sociālajiem maksājumiem, patiesībā nevēlas tieši runāt ar Latvijas radio, aizbildinoties, ka Latvijas sabiedrībā jau tāpat ir izveidojis aizspriedums par tiem, ka Īrijas latvieši šobrīd krīzes laikā jo īpaši faktiski ir sociālās sistēmas liekēži un aizceļojuši tikai tāpēc, ka Īrijā bērnu pabalsts ir dažām nulēm lielāks kā Latvijā. Vai tiešām finansiāli latviešu ģimenes Britu salās jūtas stabilāk kā dzimtenē? Par to tad nākamais ieraksts. Mani sauc Daila. Īrijā es dzīvoju jau 11 gadus. Esmu apprecējusies šeit, mums ir 3 bērniņi. Meitai ir 13 gadi, viņa mācās šeit koledžā. Ir dēls 4 gadi, kas mācās sākuma skoliņā. Un tad man ir maziņš dēliņš 8 mēnesīši. Mūsu ienākumi ir tikai vīra alga, plus mums vēl ir neliels pabalsts no valsts, tādēļ, ka mums ir iztiks minimums mazāks nekā tam vajadzētu būt. Nedēļā mums piemaksā kaut kur, man šķiet, ka kaut kur 150 eiro, bet es neesmu pārliecināta par to, pie vīra algas klāt. Tad mums vēl ir, neteikšu, ka tas ienākums, tas vairāk tā kā uzkrājums ir bērnu naudiņa, kas ir mēnesī uz visiem 3 bērniņiem ir 420 kaut kur eiro. Mēs iztiekam ar to, un mums pietiekoši ir, un varam nomaksāt visu, kas mums maksājams, un rēķins, un mums vēl paliek pāri. Jā, sēžu mājās, nestrādāju, bet patiesībā man būtu jāstrādā jau bērnam bija 6 mēneši palikās. Nav tā kā Latvijā mamiņām par forši, ka tur var gadu sēdēt mājās ar saviem sīkajiem, un šeit tā nav, tāds prieks nav. Tā kā varbūt tas ir par labu Latvijai, kad var sēdēt tiem bērniņiem ēst. Šeit gan jāmeklē aukle vai jāmeklē kaut kādas omītes, kas var atbraukt uz Latvijas un palīdzēt ar bērniem, jo vieniem pašiem šeit grūti diezgan, bet kaut kā tiekam galā. Par laimīgu bērnību runājot, es nevaru īsti pateikt, vai maniem bērniem ir laimīga bērnība šeit, vai man bija laimīgāk Latvijā. Nevar to salīdzināt, jo laiki savādāk un katram ir savādākas dzīves, un mēs esam citā valstī, un man bērni tāpatās izklaidējās, un mums pietiekoši naudiņas ir, lai mēs viņus aizvestu uz parkiem, peldēšanām, uz dziedāšanas nodarbībām, uz latviešu biedrības organizētiem pasākumiem un skoliņām. Mēs varam atļauties to visu. Mums ir alga, mums ir drošības un stabilitātes tāda sajūta. Šeit kaut kā tāda sajūta Īrijā ir, kad var droši dzīvot un nekas nevar notikties slikts, jo valsts domā par ģimenēm. Kur Latvijā es nezinu, vai es to visu varētu atļauties. Varbūt tā daba un tas skaistums, viss, kas Latvijā ir, laukos īpaši, ir foršāk nekā šeit Īrijā, bet laukos atkal cilvēkiem nav naudas. Es ļoti labi to zinu. Es aizgāju šo vasaru, nodzīvoju Latvijā 2 mēnešus, un mans budžets bija apmēram 600 lati uz mani, uz 3 bērniem. Un es viņā nevarēju iekļauties. Nācās lūgt vīram, lai sūta no Īrijas mums vēl, bet mēs braucām uz jūru un braucām pilsētas svētkiem Kurzemē. Nevarējām iekļauties, un mēs pat nemaksājām par īri, nemaksājām nekādus rēķinus, un nesnāca, mums bija grūti īstenībā. Tā kā es nezinu, cik jābūt ienākumiem Latvijā, lai cilvēki varētu dzīvot labi. Taču jautājumā, vai Īrijā vai Latvijā bērnība ir laimīgāka, Īrijas latvieši nav tik viennozīmīgi. Mani sauc Kaspars. Es dzīvoju jau Īrijā 10 gadus. Esmu precējies, un man ir sieva un 6 gadus veca meitiņa. Viņi iet skolā. Dzīvojam ļoti laimīgi. Abi divi strādājam. Plus vēl no valsts saņemam bērnu pabalstu 140 eiro apmērā. Protams, naudiņa nav liela, bet mēs par to varam atļauties vismaz mēnešu laikā bērnam iegādāties absolūti visu nepieciešamo. Protams, ne jau vienā reizē uzreiz, bet pakāpeniski, bet katrā ziņā ir pietiekoši. Par bērnību. Protams, bērnība Latvijā ir tiešām
kaut kas daudzreiz labāks un daudzreiz skaistāks nekā šeit īrijā, ko varētu piedāvāt mūsu bērniem. Bet, diemžēl, kā jau visur notiek, es arī, kad biju maziņš, gaidīju katru vasaru, kad es varēšu braukt pie vecās mātes uz laukiem, skaidīt pa pļavu, iet uz mežu, uz upi peldēties. Protams, šeit visu to bērnam nevar iedot. Tad labi vienmēr ir otrā krastā, ja? Tur, kur mūsu nav, tur ir labāk. Tā liktos tiem, kuri ir Latvijā un nav aizbraukuši pēc nosacītu sociāliem labumiem, un tie, kur aizbrauc, viņi saka, jā, man ir sociālie labumi, bet ir kaut kas, ko es nevaru dabūt, un to tikko Kaspars apliecināja. Un es tieši to saklausīju vispilgtāk abos stāstos. Bet pāris lietas, ko es vēlētos piebilst par pabalstiem. Ļoti, ļoti racionāli runājot. Protams, pabalsti Latvijā ir ārkārtīgi zemi. Un tā ir, protams, valsts vispārējais ekonomiskais stāvoklis, bet ir pilnīgi skaidrs, ka pabalsti ir pamazām ļoti sistemātiski, mērķtiecīgi uz to ir jātiecās, ka valstī ir jāatbalsta ģimenes ar bērniem. Bet te bija daudz citu ļoti, ļoti nozīmīgu lietu, par ko runāja cilvēki. Patērētāja kultūra ir ļoti nozīmīga gan mums kā pieaugušajiem, bet bērniem, jo īpaši bērni ļoti tiek iekļauti vai izstumti no tās vides, kurā viņi dzīvo ar patērētāju kultūru. Vai viņiem ir pietiekami daudz labu drēbju, iespēju izklaidēties, iespēju arī doties uz dažādiem pulciņiem, par ko ir jāmaksā un tam līdzīgi. Vēl viens aspekts bija par šo. Īpaši, kur jaunā sieviete teica, Latvijā ir jauki, ka var jaunā māmiņa ilgāk dzīvot mājās ar bērnu, un arī, ka pašam ir jāmeklē tad aukli vai kāda risinājuma. Tas ir ļoti tipiski neoliberālām valstīm, kas piedāvā ļoti maz atbalsta tieši bērnu aprūpei. Tā ir tevis paša atbildība rūpēties. Ja tu vēlējies bērnus, tad tu pats arī sameklē, kas tev viņus auklēs un uzraudzīs. Bet sieviete pabeidz uz tās nots, ka tomēr viņa jūt stabilitāti. Īrijā viņa jūt stabilitāti, neskatoties uz tiem labumiem, kas ir Latvijā, ka var palikt, teiksim, gadu mājās vai ilgāk, bet vispārējā tādā dzīves griezumā viņa redz šo stabilitāti, un tas ir tas, kas Latvijā pietrūkst. Vai šie tipiskie tādi, ko tu ieskicēji, aspekti ir arī tie, ko jūs pētījumā mērat, kur ir laimīgāka bērnība? Saprotu, ka jūs pētījums tā nesaucās, un tomēr mūsu raidījums tā saucās. Jūs pētījumā tas laimes aspekts kaut kā grupējās starp iekšā un ārā no savas valsts indeksu var noteikt? Nē, pirmkārt es nemēru, jo es dzīvoju līdz šo cilvēku dzīvēm, un cilvēki, kurus es pētu, ir piekrituši, ka es vairāk gadu garumā sekoju līdzi ģimenes attīstībai un tam, kā viņi ceļo turp un atpakaļ. Tā kā mērīt es neko nemēru, es mēģinu izprast. Vai šis nesasniegtās laimes, bet sasniegtās sociālā labuma iegansts kādreiz varbūt iemesls, lai ātri braukt atpakaļ? Jo es neiedzīvojos, tā ir tā kā nelaimīgās čupiņas sajūta visdrīzāk. Jā, bet man toties ir vairāk nauda, un tas atkal attur ātri atgriezties, vai tie ir arī iemesli, kāpēc viens otrs, kā vējš skrien, kā miets atdurās un skrien atpakaļ? Nevajadzētu nec nosodīt, nec stereotipizēt tās dažādās pieredzes, kādas var būt dodoties dzīvot uz citu valsti. Nevajag ieciklēties uz to, ka neizdevās, lai atgriežas ļoti, ļoti jauki. Viens no aspektiem, ko mēs redzam, ir, ka mēs to visu tomēr mēram sociālajos labumos un nevis ņemt un darīt ar savām rokām, bet cerēt, ka valsts pabalsti nākotnē būs lielāki un mēs tad jutīsimies stabilāk un labāk. Faktiski jau pabalsts ir brīdī, kad tev pašam kaut kas nav veicies vai nav sanācis. Nevar taču domāt, ka mēs tikai pabalstu dēļ vien mēram to savu laimes sajūtu. Es drīzāk domāju, ka mēs esam iestiguši tādā runāšanas repertuārā par šiem pabalstiem un arī tādā menedžmenta pieejā vai šajā neoliberālajā pieejā. Vai nu tu pats dari, vai arī ir pabalsti. Un ka tas tiek tā falši dihotomizēts, ja pretstatīts, tā nav. Varbūt gan viens, gan otrs, jo ir jābūt kādam stabilitātes pamatam, kur ir kaut kāda stabilitāte, kas nāk kā valsts palīdzīga roka vai kā valsts nepārtraukts atbalsts tam, ko tu dari. Un vienlaicīgi ir tas, ka mēs ar savām rokām būvējam savu nākotni.
Pēter, es vēlos tevi atkal iesaistīt sarunā. Pēters dzīvo Austrum Latvijā kādā mazā apdzīvotā vietā. Viņa māte ir devusies prom. Pēter, pieaugušie vienmēr mēra naudā visu to laimes sajūtu. Sako, grib arī mēs te līdz šim runājam faktiski par naudu gan Īrijā, Latvijā. Pēc kā tu vērtē, ka tava bērnība ir laimīga vai varētu būt laimīgāka, ja vien varētu vēl to un šito? Tā droši vien ir tā mājas sajūta, kuru vietu tu uzskati par mājām, vai tā ir Īrijas dzīvoklis vai Latvijas dzīvoklis. Manā gadījumā māja, bet es domāju, ka jaunajiem cilvēkiem, bērniem, jauniešiem ir vieglāk iedzīvoties Īrijā. Tas varbūt ir tādēļ, ka viņiem nav līdz galam nostiprinājusies šī mājas sajūta, ka pieaugušajiem tas ir grūtāk, jo viņi te ir auguši, viņi te ir dzīvojuši, un viņiem ir grūtāk to izdarīt. Varbūt tu pats sevi pārāk ierobežo. Laime ir tieši tajā iespējā redzēt pasauli, ne? Tā varētu būt, jā. Šī ir atšķirīga paudze, mēs esam atšķirīgi domājoši, un arī cita vērtēšanas sistēma mums ir. Tādēļ arī šī laimes sajūta arī ir savādāka nekā vecākiem. Es pazīstu dažus tavus skolas skolotājus, un man liekas, ka viņi bišķiņ betonē par to, ka laimes sajūta ir tad, ja tu paliec un tu pierādi, ka tu vari savā vietā to darīt. Vai tas ir godīgi pret jauniem cilvēkiem mūsdienās, kuru laime varbūt ir tā iespēja, izrauties no savas ikdienas? Tu dzīvo salīdzinoši mazā un no lielām pilsētām attālā apdzīvotā vietā. Protams, skolotāji un visi propagandai to, ka sēdiet šeit, uzvelciet pastalas un ejiet, taisiet koklis un tam līdzīgi. Jādomā jau ar savu galvu. Savu dzīvi būs pašam jādzīvo. Tādēļ es neieteiktu klausīties citu padomos, bet atrast to savu viedokli par notiekošo, kā tev liekas, kā ir pareizi un kā ir nepareizi. Un tavs lēmums vēl aizvien pareizi ir mācīties un piedzīvot savu iecerēto piedzīvojamo dzīvi šeit Latvijā. Turklāt, es saprotu, tavā gadījumā arī negluži lielajā pilsētā, bet tavā dzimtajā ciemā. Neteiksim dzimtajā ciemā, nē. Protams, tas ir mans ciems un nedrīkst teikt, ka viņš ir bezcerīgs, bet es vēlētos dzīvot Latvijā, bet mazliet lielākā pilsētā, teiksim tā. Mazliet lielākā, bet ne Rīgā. Nē, kāpēc Rīga arī varētu? Latvieši tomēr saka, ko gribi, pārsvarā balso ar kājām, nevis ar revolūcijām un nemieriem, kā vienā otrā citā valstī Eiropā. Ja nevar iegūt sociālo stabilitāti, mēs vienkārši braucam prom. Bet kāda cita valsts Austrum Eiropā ar tikai mazliet mazāku pārticības līmeni kā Latvijā risina šīs lietas pirmkārt ar prasībām valdībai. Mana kolēģe Ilze Georgieva Bulgārijā salīdzināja abas valstis, kur ir laimīgāka bērnība un lielāks vecāku sirdsmiers – Latvijā vai Bulgārijā? Protams, viens bērns. Vairāk pat ja gribētu, nevar atļauties. Tāds bija vadmotīvs līdz šim Bulgārijā nepieredzētai ainai. Vairāk kā 20 pilsētās rudenī protestēja jaunās māmiņas. Protesti bija organizēti sociālajos tīklos un nodemonstrēja sabiedrības nespēju vai nevēlēšanos apzināt problēmas, no kuru atrisināšanas ir atkarīga nācijas nākotne. Bulgāri mīl bērnus. Pašaizliedzīgi, bez ierunām, kādreiz nepedagoģiski un ar skaidru apziņu, ka bērnu vārdā ir gatavi nest jebkurus upurus. Taču patriarchālais ideāls ar kuplajām ģimenēm, kurās valda savstarpēja cieņa un saprašanās, jau sen palicis pagātnē. Šodien Bulgāri jūtas apdraudēti kā nācija. Ja 80. gadu sākumā iedzīvotāju skaits bija sasniedzis gandrīz 9 miljonus, tad pēc vispārējās tautas skaitīšanas 2011. gadā tas ir sarucis līdz knapi 7 miljoniem un 364 tūkstošiem. Aktuālais ģimenes modelis ir ar vienu bērnu. Tādas sabiedrības šūniņas ir 63%. Daudz bērnu ģimenes ar 3 un vairāk mazuļiem ir tikai 4,5%. Pie tam statistika rāda, ka vai 30% vecāku vēlas, lai viņu bērni emigrē uz visiem laikiem. Valsts ir pieņēmusi bērnu aizsardzības likumu, pastāv virknes dažādāko fondu un organizāciju, taču demografiskā situācija tā arī negrib uzlaboties. Bulgārieti nevēlas zemdēt un viss, tāpēc, ka vienkārši nevar to atļauties. Bērna audzināšana ir pārvērtusies par luksus pasākumu. Līdz bērna 1 gadu vecumam ģimene saņem 240 levu, aptuveni 122 eiro. Tas ir oficiālais nabadzības slieksnis. Ikmēneša bērna pabalsts ir 35 levas, 17,5 eiro. Katru rudeni un pavasari pie sociālo dienestu durvīm izvijas vecāku rindas. Tiek pieprasītas izziņas par ģimenes ienākumiem, skolu vai bērnu dārzu, ko bērns apmeklē, un pat ikmēneša kavējumu skaitu. Vairāk par 5 neattaisnotiem un mēneša pabalsts vējā. Jo vairāk bērnu, jo vairāk dokumentu. Kā tad, lai nepriecājas, ka bērns ir tikai viens?
Starp citu, no visiem kolēģiem man vienīgajai ir 2 bērni. Sociālie maksājumi nāk no nodokļiem un izsaka sabiedrības politika attiecībā pret bērniem un to vecākiem. Vai nebūtu taisnīgāk, ja piemaksas saņemtu visi bērni? Arī tie 800 000, kuru vecāku ienākumu varbūt minimāli pārsniedz paredzētās 350 levas uz vienu cilvēku, un tāpēc nevar to saņemt. Protams, valstī nav viegli finansiāli piepalīdzēt visām ģimenēm, taču varianti pastāv vienmēr. Naudu var atrast budžetā, samazinot kontrabandu, no kuras katru gadu valsts zaudē apmēram 2 miljardus levu. Ierēģņu birokrātijas un administrācijas samazināšana varētu dot pietiekami daudz līdzekļu, lai katrs mazais bulgārs saņemtu bērnu pabalstu neatkarīgi no vecāku ienākumiem. Nu jau gandrīz 6 gadus Bulgārija ir Eiropas Savienības locekle. Šis status paredz reālus soļus bērnu tiesību aizstāvēšanā saskaņā ar apvienoto Nāciju organizācijas konvenciju. Jautājums ir, cik lielā mērā sabiedrībai izdosies mobilizēt spēkus, lai ik viens mazais cilvēks justos vēlams, laimīgs un aizsargāts. Ilze Georgieva, speciāli Latvijas radio no Bulgārijas. Tālāk, dažkārt vajag paskatīties spogulī, kurš ir ļoti līdzīgs tavai valstī pēc visiem ekonomiskajiem datiem, un tu saproti, ka tava valsts nemaz nav arī tik sliktā stāvoklī no otras puses. Tava bērnība pagāja 80. gados, bija Padomju Savienība, bija daudzas lietas, kas bija deficīts, un vecāki nevarēja izvēlēties vienkārši aizbraukt uz citu valstī. Kad bija laimīgāka bērnība šobrīd jauniešiem, jeb tavā bērnībā? Es galīgi nevēlētos šādi to dalīt, bet ir viena lieta, kas mūs ļoti sasaista, un tie esam mēs paši un tas, ko mēs darām kā vecāki. Mēs piedzimām šajos padomju laikos, un mēs uzaugām tajos, un tagad mums ir bērni, un mēs audzinām savus bērnus jaunajos laikos. Un bieži vien neapzināti mēs savus bērnus audzinām, vai mēs vēlamies viņiem kaut ko dot tādu, kas mums bija brīnišķīgs, kas nevienmēr ir patīkams. Un es teikšu, tam nav saikne ne ar padomju laikiem, ne ar šiem laikiem, bet bieži vien tā ir kultūra, ko mēs vēlamies dot, un tās grāmatas, ko mēs vēlamies lasīt. Salīdzinot savus pētījumu dalībniekus, ģimenes, kas ir no Ziemeļvalstīm dažādām, un no Lielbritānijas un Īrijas, es redzu šo kultūras atšķirību. Un to, kā Ziemeļvalstīs mēs visi kopā lasām Selmu Lagerlöfu, vai lasām Karlsonu, piemēram, vai Emīlu Nedarbus, kamēr Lielbritānijā tas nav. Un vecāki Lielbritānijā ilgojas lasīt bērniem priekšā to literatūru, ko viņu vecāki ir lasījuši. Un šeit jau veidojas tāda atšķirība. Tas ir par pasaku pasauli. Pēteri, es vēlreiz vēlos iesaistīt tevi. Tev ir jau pilngadība. Es skatījos uz tām meitenēm tavā klasē diezgan smukas, ka tu drīz precēsies. Cik tev būs bērni un kā tu nodrošināsi, lai viņiem būtu laimīga bērnība? Un kur viņi paies, kurā pasaules daļā? Jā, par bērniem es neesmu vēl domājis tik ļoti. Cik viņu būs? To taču tu vismaz esi izdomājis. Es domāju, ka 2. Labi, un kur viņi dzīvos? Vismaz kamēr tev būs teikšana, līdz viņiem pienāks 18. Es neesmu pārēģis, bet es ļoti vēlētos, protams, lai tā būtu Latvija. Tas būtu jau patīkami. Un pēc kādiem principiem tu varēsi pateikt, ka es teicu ar 2 bērniem, zinu, ka viņiem esmu varējis nodrošināt laimīgu bērnību? Ja te būs tik katastrofāli apstākļi, teiksim, tā kā pieminētajā Bulgārijā, tādā valstī es nevēlētos audzināt savus bērnus, jo paklausoties viņi šos stāstus, Latvija liekas vislabākā valsts pasaulē. Varbūt viņi kā dienvidnieki bišķiņ arī pārspīlē, ir jāizdala uz 7. Protams, tas ir jāskatās, kādas ir iespējas gan izglītībā bērniem un kādas viņiem ir iespējas sevi attīstīt. Vai viņi spēj šo enerģiju un darbu, ko viņi dod, vai viņi var 100% viņi kaut kur izlikt, vai viņiem nav tā, ka ir šī gribēšana kaut ko darīt, bet nav jau kur un nav jau tāda cilvēka, kam to arī vajag. Tur jau parādās, kurām valstīm šos bērnus vajag, jo viņiem vajag reālu darba spēku, kuriem viņi neinteresē un viņi necenšas viņus saglabāt. Pēter, liels paldies! Jā. Es jūtos, ka vairs nerunāju ar jaunieti, bet ar iespējams nākamo Latvijas premjeru pēc šādu uzstādījumu. Jācer, ka jums izdosies viss, ko esat iecerējis dzīvē. Paldies arī Aijai Lulei, migrācijas pētniecei, kura piedalījās šodien. Cerams, ka nākamajā svētdienā, kad pievienosties mums šai pašā vilnī, šai pašā laikā, mēs varēsim uz lietām paskatīties no otras puses. Kur latvietim ir vieglāk nodibināt savu biznesu, svešumā vai Latvijā? Pelnīt tik daudz, lai nebūtu jādomā
jādomā par sociāliem pabalstiem vai cita veida stabilitātu, kādu var iegūt sev un saviem bērniem. Vienmēr cekot, bizness Latvijā vai bizness svešumā. Kur vieglāk, kurš labāks. Tagad gan atvedamies un ceram vien uz jūsu līdzdalību Latvijas radio mājaslapā, kur varat dzirdēt mūsu raidījumu ierakstus, vai arī daudzos pasaules latviešu kopienu mājaslapās, kur arī atrodams 21. gadsimta latvietis. Uz redzēšanos! Raidījumu veido Ancis Bogustovs, Paula Gulbinska un mūsu ārzemju korespondenti. Raidījumu producents Lukas Rozīts.